Ideja radās tad, kad es pats gribēju pāriet uz vegānisku dzīvesveidu, un es sapratu to, ka trūkst tādas alternatīvas un it īpaši saldējums, un tad es sapratu, ka vienkārši jāsāk taisīt pašam. Kas tev pamudināja pievērsties vegāniskam dzīvesveidam? Vegāniskam dzīvesveidam tas viss sākās ar veģetārismu jau 17 gadus atpakaļ, un galvenais iemesls ir dzīvnieku labturība, ētika, ja, tā kā dzīvnieku dēļ, un otrs ir klimata un dabas resursu dēļ, un tad tas viss tā sākās un lēnām pārtapa arī vegānismā 7 gadus, 8 atpakaļ. Jā. Kas ir lielākais mīts, ko esi dzirdējis par vegāniem? Lielākais mīts par vegāniem ir tas, ka vegāni ir agresīvi. Tas ir lielākais mīts, un tā nav. Tā nav. Tā nav? Kā tu to varētu atspēkot? Es neesmu agresīvs. Čau, Dāvi! No čau! Kā tu šodien jūties? Es jūtos enerģiski un lieliski, jā. Kā parasti iesāks tava diena, pastāsti? Man diena iesākās ar vienu dziesmu. Es uzlieku roķīgu Fortunate Son, un tad es saklāju gultu vispirms. Kā tu raksturotu sevi 3 vārdos? 3 vārdos – autentisks, labsirdīgs un aizrautīgs. Ar ko tu nodarbojies profesionālajā vidē? Es vadu uzņēmumu Avenē, mēs ražojam saldējumus. Vēl es trenēju bērnus BMX freestylā, un es pats braucu arī paraugu demonstrējumus. Cik sen jau vadi uzņēmumu Avenē? Tūlīt būs 8 gadi jau. Un kā radās ideja par uzņēmumu izveidošanu? Ideja radās tad, kad es pats gribēju pāriet uz vegānisku dzīvesveidu, un es sapratu to, ka trūkst tādas alternatīvas un it īpaši saldējums, un tad es sapratu, ka vienkārši jāsāk taisīt pašam. Kas tev pamudināja pievērsties vegāniskam dzīvesveidam? Vegāniskam dzīvesveidam tas viss sākās ar veģetārismu jau 17 gadus atpakaļ, un galvenais iemesls ir dzīvnieku labturība, ētika, ja, tā kā dzīvnieku dēļ, un otrs ir klimata un dabas resursu dēļ, un tad tas viss tā sākās un lēnām pārtapa arī vegānismā 7 gadus, 8 atpakaļ. Jā. Kas ir lielākais mīts, ko esi dzirdējis par vegāniem? Lielākais mīts par vegāniem ir tas, ka vegāni ir agresīvi. Tas ir lielākais mīts, un tā nav. Tā nav. Tā nav? Kā tu to varētu atspēkot? Es neesmu agresīvs. Pastāsti, kā radās Avenē nosaukums? Avenē nosaukums radās to, ka es gribēju kaut ko ar augļiem, kaut ko ar ogām, un tad es domāju, kas tas varētu būt. Un, protams, ka nevar ņemt vienkārši augļu ogu, vajadzēja kaut kā pamainīt tās galotnes, lai tas ir unikāls vārds, un tad Avens ir mans mīļākās ogas, tāpēc arī tā Avenē. Cik ilgs laiks pagāja no idejas līdz pirmajam pārdotajam saldējumam? Pagāja kādi 6 mēneši, jo tā ideja tapa. Es atceros savu bijušo darbu kolēģi, mēs gājām skriet, un mēs tieši domājām par to, ka varētu ražot kaut kādus veselīgos saldumus. Un es teicu, ka es esmu redzējis ārzemēs tādus augu saldējumus, un ka mēs varētu pamēģināt to. Un tad, principā, 6 mēnešu laikā arī pirmais pārdotais saldējums. Vai tu izjūti konkurences saldējumu tirgū? Konkurences saldējumu tirgū es īsti neizjūtu, tāpēc, ka nav būtiski, jo mēs tā kā ar Avenē atšķiramies, mēs darām savu lietu. Vai tu vispār kopumā seko līdz inovācijām pārtikas ražošanā, un vai ir kas tāds, kas tev ir ieinteresējis? Nedaudz es skatos, jā, kas, piemēram, Amerikā ir kaut kas jauns, bet es nevarētu izcelt kaut ko tādu īpašu tagad. Pastāsti, kas šeit notiek, kas par procesiem, ko mēs redzam? Te mēs taisam saldo karameli, jā, tādu karameles sagatavs, kas mums būs saldējumam. Jā, te mums jau notiek procesā taisam saldējumus. Šodien mums ir piparmētra šokolādes saldējumi, jā, top. Tā kā šeit ir tāda iekārta, kur mēs viņus liekam iekšā, un te viņi saldējās ātri, jā, un tad ņemam ārā. Kur te pildam formās, liekam kociņus iekšā, un tad, kad saldējums kur tur tālāk ir gatavs, lai visu salikt kastēs, un tad iepakojumā iekšā un pie klientiem uz saldētavu. Pastāsti, Dāvi, kāda ir tev mīļākā saldējuma garša? Man mīļākā saldējuma garša ir zemeņu sievkūks. Un kur tu smelies iedvesmu jaunām garšām? Es iedvesmu smeļos jebkur, jebkādās darbībās ikdienā. Tas nav tikai mans darbs, to mēs darām kopā ar manu ražošanas vadītāju, tā kā mēs kopīgi izdomājam tās jaunās garšas. Cik liela komanda jums vispār ir? Mēs esam 13 cilvēki, jā. Vai varam sagaidīt arī kādu sāļo saldējumu versiju? Sāļie saldējumi mums nav, mums ir tikai, šeit mums ir saldējumi tādi trauciņos, jā. Šis bija tas mans mīļākais, jā, šis ir mans mīļākais. Un vēl mums ir saldējumi arī uz kociņiem.
tā kā tā. Cik vispār saldējums apēd kopumā gadā pats? Es apēdu diezgan daudz. Es teiktu, ne katru dienu, bet katrai dienai pietiekoši tāda 365 vismaz jābūt. Vai ir kāda kļūda, ko atceries, ka esi pieļāvis uzņēmuma veidošanas vai vadīšanas laikā? Es esmu ļoti daudz kļūdas pieļāvis. Es teiktu, lielākā kļūda varbūt ir tāda, kad mums Covid laikā gāja ļoti labi, tad mums likās, ka tā izaugsme visu laiku turpināsies. Mēs ļoti daudz investējāmies, varbūt nepareizajās lietās, prioritātēs. Un tad, kad nāca karš un arī inflācija, viss tas pamainījās, tad bišķiņ bija tad sagrīļojās tas viss, jā. Mēs esam redzējuši to, ka Avenei daudz iegulda resursu un uzmanību arī sociālajos mēdījos. Cik lielu lomu spēlē sociālajie mēdīji zīmolu popularizēšanā? Sociālajie mēdīji viss, jā. Tas ir pats pamats visam. Un kas ir tās galvenās stratēģijas, ko es pamanīju, kas strādā? Galvenā stratēģija, protams, ka mēs ritīgi liekam saturu, tā kā organiskais saturs. Mums ir postiņi, mēs taisam smieklīgus video, dažādus video, bildītas, skaistas. Un vēl strādā arī maksas reklāmas, protams. Kādu nākotni tu redzi Avenei? Nākotnē es redzu, pirmkārt, jaudīga ražošana, jauni produkti, dažādi produkti, ne tikai saldējums, un arī eksports. Vai ir kādreiz bijusi doma visu pamest un darīt kaut ko citu? Jā, daudz reizes es varētu vienkārši tā kā paņemt un viss man pietiek. Bet nē, es saņemos, daru, esmu neatlaidīgs un es vienmēr iestāstu sev to, ka citas lietas, kas varbūt liekas kārdinošas, viņas nav nemaz labākas par to, kas man ir, un tāpēc es turpinu savējo. Kas tev darbā sagādā vislielāko prieku? Man darbā sagādā prieku tāda izaicinājuma, tieši tā aizrautība un tās mazās uzvaras. Kas ir dīvainākā lieta, ko cilvēki par tevi nezina? Dīvainākā lieta ir tas, ka es neesmu gājis 1. klasē. Es vēl sāku skolu ar 2. klasi, vienkārši garš stāsts. Gribu pastāstīt vairāk? Nē. Varbūt tad man liks iziet to 1. klasi. Kāda ir bijusi dzīves lielākā mācība, ko atceries? Dzīves lielākā mācība bijušas daudzas. Es teiktu, ka tāda svaigākā lielā ir tas, ka es esmu iemācījies sevi nekritizēt. Un es vēl sev kritizēju, 90–95% mazāk. Un rezultātā ir vieglāk dzīvot, es jūtos laimīgāks, enerģiskāks. Parunāsim par kādu citu tavas dzīves un karjeras daļu, par BMX. Kā tu izdomāji sākt BMX un pastāst par savu karjeru kopumā? BMX es sāku braukt jau kādus, 19 gadus atpakaļ, un tad, es teiktu, pirmā sajūta, ka tā varētu būt karjera, bija pirms kādiem gadiem 17, kad es atceros pēc man pirmais paraugu demonstrējums, un ka man iespieda rokā 55 latus, 55 lati, kas tā bija par naudu tajā laikā. Un tad es sapratu, bāc, ar šo var pelnīt naudu. Un tad pēc tam 2010. gadā nāca zelta talanti, un uzreiz vienkārši tas viss izauga. 55 lati, ļoti simboliski, 55 jautājumos šajā pastāstīšu stāstu. BMX vienmēr šķiet tāds ļoti traumatisks sporta veids. Kas ir bijusi lielākā trauma karjeras laikā, ja tāda ir bijusi? Tu neticēsi, bet es neesmu salauzis nevienu kaulu. Nevienu kaulu cilvēku parasti kā tas var būt, bet tehniski skaitās, es esmu izsitis sev augšējo priekšējo rindu visus zobus. Un tā kā es izsitu, un tagad man ir 9 tādi skaisti mākslīgie pāri. Un es teiktu, tas bija skateparkā notika, tas notika pirms kādiem 8 gadiem. Skateparkā braucu, taisīju triku, griezu stūri, nenoķēru stūri, un es seju iebraucu asfaltā. Un rezultātā vienkārši izsitu zobus, visa seja nobrāsta. Visa vasara pie zobārstiem, bet beigās skaistāks smaids par dabisko, tā kā es uz to notikumu atskatos, ka vienkārši tas ir arī vienkārši interesants stāsts, ko pastāstīt. Nekas negatīvs. Un tas pēc tam arī nav atturējis atkal kāpt uz riteņu? Nē, vispār nē. Kā tu raksturot BMX kultūru Latvijā vispār? BMX kultūra, es teiktu, viņa ir tāda maza, cieša ģimene. Ja tā kā braucēji nav daudz, es teiktu, ka tas BMX popularitāte viņa 2000. gadu sākumā bija daudz augstāka, nedaudz, un tā viņveidīgi viņa ir kritusies, kāpusi, bet kopumā vecie braucēji citreiz pazūd, bet nāk klāt, mēs trenējam jaunos braucējus, un tāpēc kaut kā izlīdzinās tas skaits. Cik riteņus esi nomainījis savas karjeras laikā?
Pašā sākumā bija tā, ka tu pērci riteni, un tad tu maini riteni, bet pēc tam, braucot profesionālāk, tu maini tikai detaļas, rāmi, detaļas un tā. Bet tā kopumā pa visu salasot, es teiktu, man ir bijuši 9 riteni. Nu, tas ieskaitot tos 2, kas man tagad ir. Kas ir tavs mīļākais BMX triks? Mīļākais BMX triks ir noteikti nose manuālais. Tas triks, ka tu brauc uz priekšējā riteņa. Vai tu varētu teikt, ka BMX gūtās zināšanas un pieredze ir palīdzējuši arī biznesa vadībā? Stabili. No BMX esmu iemācījies, pirmkārt, nevis nebaidīties, bet darīt visu par spīti bailēm, būt spītīgi neatlaidīgam un iemīlēt tādus izaicinājumus, pārbaudījumus. Pastāsti, kā radās ideja atvērt Baltika BMX skolu? Ideja radās diezgan sen, jo es kādreiz trenēju bērnus jau savā disciplīnā, kas ir BMX Flatlands. Un tad bija tāds moments, kad skateparkā, protams, ka tas ir populārāks, BMX freestyles kopumā populārāks. Un mēs apvienojamies ar Aivaru Šneideru, kas tagad trenē mūsu olimpieti BMX freestylā. Un mēs izdomājām, ka mums vajag trenēt bērnus un tad mēs nodibinājām BMX skolas biedrību. Tiem, kas nezina, BMX Flatland disciplīna, kas tas ir? BMX Flatland disciplīna nav trase, nav skateparks, nav nekā. Ir vienkārši gluda, plakana zeme, un tu tur izpaudies, tu rādi trikus, uz abiem riteņiem, priekšēji aizmugurē visādas rotācijas, līdzsvaru triki. Un sacensībās tas izpaužās tā, ka tev iedod 2 līdz 3 minūtes, un tev ir jāparāda savs kaut kāds brauciens ieplānotais, kā tu to dari. Galvenais uzdevums nenokrīt no riteņa, nepieliec kāju pie zemes. Vai ir kāds vecuma ierobežojums, lai nodarbotos ar BMX? Vispār nav. Vienkārši, ja tu no bērna kājas māki mīt pedāļus, aiziet, tu vari sākt, un līdz pat vecumdienām, kamēr tu vien arī vari uzkāpt uz tā riteņa. Tagad par kaut ko citu. Ja tu varētu būt jebkurš seriāla varonis, kas tu būtu? Es būtu Michael Scott no The Office, tāpēc, ka es jau ar kolēģiem smējos, ka dažreiz kaut kādās situācijās, kad mēs filmējam arī saturu, es reāli uzvedos tā kā Michael Scott. Un man liekas, mums pat ir bijusi ideja, ka mēs varētu arī filmēt kaut ko tādu līdzīgā stiliņā, tāds video. Ja tu varētu izdomāt jaunu svētku dienu, kas tā būtu? Noteikti tai jābūt ir vasarā. Ja? Vasarā tāda svētku diena, un es teiktu tādu, kaut kas pie dabas, es teiktu tādu pārgājienu dienu, teiksim, dienu, kurā visi vienkārši iet pārgājienos. Ko tu gribētu pateikt savam jaunākajam es? Jaunākajam es gribētu pateikt, Dāvi, daudz vairāk eksperimentē, dari visu kaut ko pamēģini, un tā, kad tu atrodi savu to lietu, vienkārši ej uzreiz all in. Cik svarīga loma ir mentālajai veselībai tavā dzīvē? Man tāpat kā visiem, tas ir pamats visam. Tas ir tā kā es pēdējā laikā saku, ir 2 pasaules. Ir iekšējā pasaule un ārējā pasaule. Un ja tev iekšējā pasaulē viss ir amazing, arī ārējā pasaule tev pielāgosies tavai amazing sajūtai. Tu publiskajā telpā esi dalījies ar savu pieredzi ar depresiju. Pastāsti, kas bija grūtākais, ko nācās pieņemt cīņā ar depresiju? Es teiktu, grūtākais bija tas, ka pieņemt to, ka es neesmu vainīgs pie lietām, kas ir notikušas, tā kā spēt sev piedot. Kas tev palīdzēja vispār tikt galā ar šīm sajūtām? Pirmkārt, man ir ļoti lieliska psiholoģe. Viņa man palīdzēja. Bija kaut kāds laiks arī antidepresanti palīdzēja. Bet pašā pamatā tas ir darbs ar sevi. Tas ir vienkārši lasīt grāmatas, skatīties video, klausīties podkastus, analizēt visu to, ko tu esi izrunājis, dzirdējis. Un es teiktu arī svarīgi dalīties ar draugiem, runāt. Tas ļoti palīdz. Kāda ir viena lieta, ko cilvēkiem vajadzētu, vai tu vēlētos, lai cilvēks saprot par depresiju? Es teiktu, ka no savas pieredzes un arī klausoties draugus, kuriem arī ir bijušas tādas situācijas, es teiktu, ka cilvēkiem vajadzētu iemācīties būt empātiskākiem un ieklausīties citos un nenoliegt un neapšaubīt citu sajūtas. Tas ir ļoti svarīgi. Vai tu esi vairāk plānotājs vai spontāns cilvēks? Gan. Man patīk plānot, bet es varu jebkurā brīdī to plānu izmest miskastē un vienkārši darīt kaut ko spontāni. Ja varētu spontāni kaut kur teleportēties, kur tu dotos? Spontānais teleports. Es varētu spontāni teleportēties uz Jaunzēlandi. Jo?
es neesmu tur bijis, un man sastāstīja to, ka tur ir baigi forši, baigi skaisti, jo tur ir pa bišķiņu no visa. Tu vari tā kā izbaudīt kalnus, tuksnešus, pludmales, mežus, visu tur. Un kurš ir līdz šim tavs mīļākais ceļojuma galamērķis, kur esi bijis? Mīļākais ceļojums ir bijuši daudzi, bet tāda vieta, kas man nāk visu laiku prātā, es 2 reizes esmu bijis uz Šrilanku. Man tā sala ļoti, ļoti patīk. Tev patīk vairāk aktīvi vai mierīgi ceļojumi? Tikai aktīvi. Tikai aktīvi. Es citādāk nemāku. Kas tev vienmēr ir līdz ceļojumos? Vienmēr ceļojumos līdz, neskaitot tās pamatlietas, es teiktu, e-grāmatu lasītājs. Man vienmēr patīk lasīt grāmatas ceļojumos. Ko tu lasi tagad, vai kāda spilgta grāmata, kas iespiedusies atmiņā, ko esi izlasījis nesen? Es teiktu, tagad es lasu tādu grāmatu jau 2. reizi. This is me letting you go. Tāda grāmata par attiecībām, ļoti viegli sarakstīt, ļoti sirsnīgi, tiešām tāda unikāla rakstīšanas stila un tāda forša grāmata, kas liek tev vairāk sevi novērtēt. Iesaki, ja mums? Es stabili iesaku. Paldies. Kur ir tava mīļākā vieta Latvijā? Mīļākā vieta Latvijā ir, es teiktu, Jūrkalns Stāvkrasti. Jā, es vēl nesen tur biju, man tur ļoti patīk. Jā, tev ir kāds dzīves moto, ar kur dzīvo? Padalies. Dzīves moto. Man liekas, man ir daudz dzīves moto, bet viens no tiem tāds spēcīgākais ir tas, ka dari to, no kā sanāk vislabākais stāsts. Kāda ir tava mīļākā nodarbe, kad gribi atslēgties no visa? Mīļākā nodarbe man ļoti palīdz pastaigas. Kaut vai tepatās sēžot, ja visu dienu tu skaties datorā un tev jau galva kūp, es vienkārši izēju ārā un 15 minūšu pastaigi pa rajonu viens aplīs. Un principā pirmajos 10 metros man jau viss smadzenes jau restartējās, visi forši un galvenais neklausīties nekādu mūziku, neko vienkārši klusumā iet. Dāvi, ko tu ieteiktu tiem, kas šaubās par savu karjeras izvēli? Es teiktu, šaubīties tas ir normāli. Galvenais ir vairāk darīt, mazāk mācīties, mazāk kaut ko marinēt savā sulā un testēt, un ja nav skaidrs par to darbību, karjeru pašu, tad domāt par to, ar kādiem cilvēkiem tu vēlēs pavadīt šo laiku, jo vēl tas laiks būs trešdaļa tavas dzīves, un domāt, kādi būtu tavi kolēģi vai klienti, kādas tu viņus gribētu būt, kādā sabiedrībā tu gribētu apgrozīties. Ar tevi mēs ļoti labi pavadām laiku, bet mums jau drīz jādodas. Varbūt var mūs pavadīt, un tikmēr es tev vēl dažus jautājumus uzdošu. Labi. Vai ir kāds jautājums, ko tev neviens nav uzdevis intervijās, bet tu gribētu, lai pajautā? Jautājums, ko nav uzdevis, bieži vien, man liekas, intervijās bieži vien jautājumi ir ļoti līdzīgi, bet kompliments tev šī ideja man patīk. Es teiktu, ka patiks tāds kaut kas, kad uzdod, kāda ir pēdējā laika kaut kāda atziņa, kaut kas interesants, kaut kāda mācība, ko tu esi sapratis tāds? Nu tad kāda ir tev pēdējā laika atziņa? Pēdējā laika atziņa ir tāda, ka no psiholoģijas dzirdēju. Mēs runājam par emocijām, un ka emocijas ir informācija. Emocijas mums sniedz informāciju, lai mēs varētu iegūt tādas mācības un kaut kā rīkoties. Un kas man rītīgi patika tā doma, ka emocijas mums sniedz atbilstošu daudzumu enerģijas, lai rīkotos, lai izpildītu to mācību. Piemēram, dusmas. Ja tu esi dusmīgs, tev ir tāda enerģija, lai tu kaut ko darītu lietas labā. Tātad jāļauj izjust šīs emocijas, ko mēs jūtam attiecīgajā brīdī. Stabili, tieši tā. Un noslēgumā, Dāvi, ko tu novēlētu Latvijas jauniešiem? Latvijas jauniešiem es novēlētu es teiktu, 2 lietas, kas tiešām arī palīdz ar fokusu, palīdz arī nešaubīties dzīvē un vispār arī mentālo veselību. Es teiktu, un viens ir samazināt savu screen time, mazāk sēdēt sociālajos tīklos. Un otrs, iet pastaigāties, kā jau es teicu, vienkārši, bet bez austiņām, bez podkāstiem, bez mūzikas, vienkārši iet pastaigāties. Centīsimies atcerēties tavus ieteikumus. Paldies tev, Dāvi, par tavu laiku un par savas darba vietas izrādīšanu. Un paldies! Veiksim darbos! Jā! Čau! Paldies tev! Čau!